Grūzīt somiņu. Putniņi, burvīņi. Nu, te bija skoloteista. Vai? Telefons, te bija skoloteista. Un te man izstāv. Nu, ienāk. Ūdens nebija tukšu glāzi. Jā. Paņem, ja, piemēram, es gribu izraut matu un uzver to gredzenu uz tā mata. Un tur paņem tos gals šitā, vot, divos pirkstos un tur tai krūze vai glāze. Jā. Un prasi. Nu, tam gredzenam, vot, to un to. Un viņš staiga pa to krūzi, un tad, ka viņš, un tad piesit. Kādreiz viņš izriņķ un apstājās, tas gredzens, neko. Bet tu viņam prasi, un tad, ja es tev prasu to, un ja ir, tad piesit. Un kādreiz sīt bez pārtrauku. Zin, par to maliņu skani vien tik, bet tev stingri jātur, tas mats ir. Bet šitā ar labi izstāst. Bet tā nav. Tā vidū ir tā līsti. Kolosāli. Jēziņ. Silstāvs. Ot šis ir kovā. Silstāvs. Amor. Bet tas, ko tu redzi, ir tiešām jāredz. Bet tikai skatāties, lūdzu, jūs pērkat biļeti. Bez. Īsā, nē, ne par to, arī gids varbūt bišķi garāks, bet, nu, bez gida varbūt var, nē, nu, vienkārši pusotru stundu. Un tad jau ir pāri galvā, ja? Un gids, es esmu mākslas vēsturi mācījusies 3 reizes, kā minimum 3 reizes. 4 reizes. Kā notiek process, bet neko jau Man pilnīgi pietiks ar to, ka es Un galvenais jau tās. Es tāpat neko neatceros. Galvenais jau tās, kad vajag tādu laiku, kad nav tomēr tie pūļi, ja?
Jo var to izdarīt. Kad ir? Bišķiņ jau var to saprast. Ļoti līdzi. Nē, es tev lūdzu. Aizēj tajā punktā un paskaties, vai mēs labi pozējam. Jūs pozējat, jūs nepārtraukt mainat. Ļoti labi polsē. Jūs ļoti labi pozējat, bet Uz viņu paskaties. Viņš ir perfekts. Mārs ir perfekts. Tā, jūs, Māra, drosmīgā. Es arī gribu. Tā, uzklausies. Tiešām, jā? Jā, es pagājušais mēģināšu, šoreiz arī pamēģināšu. Tā, O, paldies. tā, un sīpoli un šņabi. Neticam, neticam garšīgs. Un sīpoli. Tā sīpoli. Rūta, cik jūs esat drosmīga. Īstiem matiem. Un ļoti, viņa zināja, viņa man sauca, kas tur sēž. Tā es smējos. Neko jau nedarīju. Es tev taisnu otrādi. Es tako aicināju Kasparu Dimetru. Tā es ar viņu iepazinos, kad es taisīju skolas vakarus. Un uzaicināju Kasparu Dimetru. Tad es Dripe biju uzrakstījis tiem pusaudziem kaut kādu grāmatu. Viņu ļoti izjūtu kaut kur tādu tuvību, domāju par savu vecmāmu, par to laiku. Apmēram 1 gada dzimšanas gadu, par to spēku, kāds viņām bija vajadzīgs, bet saglabājot arī to absolūto trauslumu. Izdzīvot, izaudzināt bērnus, vai radīt, vai spēt ieiet vīriešu sabiedrībā, vai spēt vispār izdzīvot. Man, teiksim, vecmāmiņa. Viņam bija 4 klašu izglītība vienai, otra gluži pretēji, 2 pilnīgi dažādas, kā viņas izdzīvoja. Laikam tas bija tas, kas man uzrunāja arī tieši, domājot par Aspīdu. Par tādu sievietes personisko, par to dzīvi, par spējām un par to
trauslumu un kā viņas iziet cauri dzīvē. Un tomēr realizēt visas. Tā. Nu, tagad par to, par personību tagad mēs varētu un tādam ieskatam, es paskatījos arī, kas tad ir tā radošā personība, jo personības ir dažādas, dažādas transformējās. Piemēram, Zelenskis varbūt no radošas personības transformējās kādā citā politiskā personībā, bet tātad Platons jau ir sākumā raksturojis personību, vienkārši personību, bez radošuma. Tā, ka viņš ir akcentējis neapzinātā, spontānā, iracionālā loma. Savukārt Hēgels pievērš uzmanību meistarībai, prātam un darbspēju. Tad bija tāds amerikāņu psihologs un filozofs Franks Barons, kas 20. gadsimta otrā pusē, viņš tur pat sasauc tādas radošas personības savā tālā, un tad viņš tur ir izpētījis, ka piemīt kopīgas pazīmes tieši radošiem cilvēkiem. Novitāte, oriģinalitāte, atšķirīgums, veiksmīgums, kā galveno izvirzot tomēr oriģinalitāti. Un tad ir mums pašiem Latvijā ir tāda dzejniece un psiholoģa Rita Bēbre, kur arī ir pētījusi tieši tās radošās personības, un viņa ir secinājusi, ka radošām personībām piemīt šādas īpašības. Novatorisms, oriģinalitāte, sprieduma neatkarība, drosme, jaunradas produktivitāte, dažādās jomās, bagāta fantāzija, psihisks plastiskums, bet galvenā radošas personības iezīme ir radošums. Iekšā nākat iekšā, 888. gada māja, redz ar guļbaļķiem, kas ir ar cirvīti vēl tēsti, pavisam seni, un tā māja bija galīgi sabrukusi. Un šī ir vienīgā vieta, kur var oriģinālā viņu redzēt, kāda viņa bija no iekšpus un ārpus. Un vienkārši te bija, es nezinu, kā to var iestāstīt, praulī, caurvējuši un pelējums ēnas. Māja jau gulēja zemē ar visu jumtu, šitā puse bija galīgi sapūs, nākat iekšā droši. Un tāds mums ir iznācis tāda mājiņa. Ar dzelzceļnieka domkratiņu cēlām augšā, reku te baļķiem visiem ir pielikti gali klāt, viss ir tur sastutēts, sataisīts, un tieši tāpēc ar tiem dēlīšiem apšūts, jo te baļķiem tur nav nekāda nesspēja. Un nebija ne loga, ne durs, nekas, ne grīda. Te bija pilnīgākais caurvējš un pilnīgā iznīcība, beigta bija tā māja. To mēs starp citu nopirkām pa dolāriem 1999. gadā, jo neviens viņu negribēja, nevienam nevajadzēja, un mēs jau arī paši necerējām, ka mums to māju izdosies tomēr atjaunināt, bet mēs ņēmām tāpēc, ka viņi kaimiņos mūsu māja, tiem Taidzīgiem. To mans vecais tēvs atkal izpirka no Dundagas barona, tā ka mēs te esam iedzimtie. Jā, mēs te esam īstenie un īvestenie lībieši, tā kā saka, un paudzēs te esam arī dzīvojuši. Tātad visu laiku te kāds no mūsu familijas ir dzīvojis, un šis mums izdevās papildus vēl, un kāpēc mēs viņu pirkām? Tāpēc, ka tas ir kaimiņos, nekad nevar zināt, kāds atnāks kaimiņš jaunais. Un nekad nevar atrast tādu vietiņu, kas ir tādā centrā, tā kā šis gabaliņš, un Lībiešu nams blakus. Man personīgā autobusu pietura, 2 reizes dienā uz Rīgu taisnais reiss turp šurp, un mūsu veikals, kas tagad piedzīvoja lielo renovāciju, bet tas veikals ir celts 1928. gadā, un visu mūžu viņš ir bijis veikals. Un vienīgiem no Ventspils līdz Kolka, vienīgā ciemā. Mums ir veikals, ka tas ir jānovērtē, un tiešām labs veikals. Tagad jau viņi vispār uztaisīja. Tā kā smalku mazība vispār jau tajos pirmajās Latvijas laikos bija ļoti attīstīts. Te bija viss, te bija skola speciāli te 40. gadā mums uztaisīja.
jaunu skaistu skolu Lībiešanām 39. gadā nodeva eksploatācijā. Un apstrādes dzīvi, jo tad bija pasts, tad bija vecmāte, tad bija aptieka, tad bija koris piedalījās par dziesmu svētkos, mazirdu skolotāju koris. Nu, un tā tālāk var saukt un saukt, tā kā, nu, no tiem laikiem. Nu, viss ir gājis kā gājis, nu, tagad ar to, ka tā Latvija ir tukša un tukša. Nu, mēs te šivarējamies, daram, ko varam. Semistreļnaja saucās tā dievmāte. Te mums ir Kazaņas dievmāte, bet mēs viņu aiznesam uz mājām. Ties rāmiešus un šitās mājiņas, tās viss mūsu restaurators uzstājas. Viņam ir gaume, viņš ir māksliniecisks, zelta rokas un tepat no Ventspils mums sadarbība ilgu gadu garumā. Atkal mēs esam sapulcējušies. Šogad esam tādā mazākā pulciņā, bet ne mazāk ražīgi. Izstāde ir un skaista. Un mēs gribam pateikt māksliniekiem, tie, kuri ir tomēr ar mums vienmēr kopā un gadu gadiem bijuši kopā un savus darbus radījuši, izstādījuši un palīdzējuši arī organizēt. Un lielais paldies! Jā, Pieminēšu, ka kļuvuši arī jau par ģimenes draugiem, ja? Jā, par mazierbes īstenībā. Ilija kļūst par mazierbes, jā. Un pēc tam mums ir pievienojies Arvidas. Un Arvidas arī tagad kaut gan ir no Lietuvas, bet viņš ir mums pievienojies un mēs viņu uzskatām par savējo. Mēs viņu pilnīgi par savējo. Lībiešu, Olis taču ir liels paldies. Arvidas, tu vienmēr mūsu. Tu tad visu ori aizies pa gaisu. Šojies par šitā. Aču. O, Boveruška. Спасибо тебе. Спасибо вам. Mūžam nekrustoši. Jā. Abiem taisnība.